Sveiks, mednieki! Prieks atkal redzēt mūsu GPS Pro Outdoor kanālā. Paldies, ka seko līdz mūsu jaunumiem, skaties arī mūsu iepriekšos raidījumus. Šodien tev gribu pastāstīt kaut ko jaunu. Tēma būs dienas optika un ražotājs Alpen. Es joprojām Jānis Lākuts, iekārtojies ērtāk, lai kur tu nebūtu. Skatāmies apskatu. Šodien jūs iepazīstināšu smalkāk ar visu pilno Alpen optikas klāstu. Protams, visu šī galda salikt nevar, bet tāds pamatīgs ieskats. Es tā ceru, ka mums šodien sanāks. Apskatīsimies dienas optikas ar dažādiem palielinājumiem, tālmēri, kalimatori dažādi veidi. Alpen optikas piedāvā arī ļoti milzīgu binokļu klāstu ar tālmēriem, ar bez, un arī uzmetīsim aci šim jaudīgiem tālskatiem. Un tātad pašā sākumā ievadā pavisam īsi par pašu Alpen optikas kā ražotāju. Tātad ražotājs ir cēlies no Amerikas tirgus, un 1996. gadā ir dibinājis savu uzņēmumu, kas ir sācis ražot dažādas dienas optikas, gan tēmēkļus, gan binokļus, tieši priekš medniekiem. Un 2022. gadā Alpen optikas kā meitas uzņēmums tiek dibināts Vācijā un ienāk Eiropas tirgū. Ienākot Eiropas tirgū, Alpen optikas ir piesaistījis medniekus un arī mūsdienu inženierus un izstrādājuši dažādus interesantus produktus, kā dienas optikas, dažādus binokļus, kalimators un tā tālāk. Un vienmēr sakot, lai ko es paņemtu no šī lielā klāsta rokās, es tiešām redzu, ka man uzreiz uzrunā dizains, kompaktums, arī krāsa, un man ir tiešām sajūta, ka tas tiešām viss ir radīts tieši medniekam. Sāksim lēnām ar dienas tēmēkļiem. Šeit man uz galda ir 3 klasiskie varianti. Tātad 1/6 24 dzinējmedību variants no Alpen optikas. Tātad ātrie vāciņi, attaisam vaļā. Ko es redzu? Ļoti smuku dzidru krustiņu. Tātad stikli ir ED klases, Vācijā ražoti. Tātad, ja jūs visi zinat, ka labākie stikli pieder Japāņiem un vāciešiem, tad šeit ir vācu stikli, kas ir tiešām praksē pārbaudīti, ļoti kristāli dzidri. Tātad pati gaismas caurlaidība ir maksimāli laba. Dzinējmedību optika šeit ir izgaismots tātad arī krustiņš, jā, no 1 līdz 10 dažādās pakāpēs. Starts, kā jau teicu, ir no 1 līdz pat 6. Tas ir tāds klasisks variants. No 1/6 lietoju arī pats, un vispār ir pieejama arī no 1 līdz 4 un 1 līdz 8. Tā kā izvēle diezgan liela. Veikalā arī uz vietas var apskatīties un jums piedāvāt. Tālāk jau būs vairāk dienas optika, kas būs klasiski izmantojama universāli. Diametrs izejošais būs 44 mm. Šo var likt gan uz karabīnes, varbūt arī pat uz bises, bet vairāk jau tomēr uz vītņastobra ieroci. Tātad starta palielinājums no 2 līdz 12 reizēm, un, kā jau teicu, 44 ārējais diametrs. Dizains ļoti vienkāršs, kā jau teicu, ļoti pievilcīgs. Par to var pārliecināties atnākot, protams, pie mums uz veikalu, bet par pašu optiku tā tad ir arī paralaksa, sākot no 5 metri līdz pat bezgalībai. Smalks, ļoti smalks, foršs izgaismots krustiņš. Jā, arī ED klases stikli. Jā, un šī visa sērija samērā jauna. Alpen Apex LT sērija. Tā to varētu pareizi dēvēt. Pats interesantākais modelis un arī pēc parametriem, arī vispopulārākais, protams, 2,5 uz 15x56. Tātad 50 sastāv lēts priekšā. Viņa ir klasika. Es pats arī savas gaitas sācis ar šādu tipu optiku, tieši ar 56 mm izējošu objektīvu. Kāpēc? Tādēļ, ka šis ir viens no lielākiem diametriem, tātad šī te gaismas savākt spēja ir maksimāli liela. Tas nozīmē, ka, ja jums ir ED klases optika, arī stiprā krēslā, mēnesnīcā, teiksim, tā kā tagad vasara līgo naktis saucamās, visu nakti ir diezgan gaišs, un ar šādu optiku, ja ir skaidrs debesis, var medīt pat visu cauri nakti. Tā kā gaismas caurlādība šeit ir uz maksimumu. Kā man vecie mednieki mācīja, kad tātad, ja šeit ir starts uz 2,5, tev ir jāmāk arī teorētiski ietēmēt ļoti tuvā distancē. Tātad, ja tu esi nolikts uz stigas, protams, kad mazliet vajag meistarību, ja šai stigai pārskrien kāds zvērs, tad 2,5 tev jāatcerās vienkārši pirmkārt jau, ka tev optika jāpārgriež uz minimumu, un lai tu vari, protams, ja tas ir droši un tā tālāk, bet lai tu vari izšaut arī ļoti tuvā distancē. Tāpat arī, ja tu esi vakarā aizgājis uz gaidi, kā jau teicu iepriekš, tu droši lietas jau uz 8, uz 10, varbūt pat jau uz 15, ja tev vajag izpētīt kādu mērķi vai kādam bukam ragus, ja, tad tiešām ar šo te lielo
15-kārtīgo palielinājumu, tu to varēsi droši izdarīt. Protams, kad, ja skatās smalkāk, tad katram medību veidam, pašām dzinēju medībām piemērotāks varbūt būs kaut kas tieši, kas tam ir piemērots, kāds kalimators vai šī te pati platleņķa optika. Par to jau neviens nestrīdās, bet ja grib tādu kā pirmo optiku un universālu, tad es savas gaitas sāku un arī citiem iesaku, kad kaut ko, kas ir ar 56. Tā kā Alpen Optics Apex sērija LT būs ļoti piemērota. Jā, ja jau par dzinēju medībām runājam, tad ejam tālāk, skatāmies. Alpen Optics piedāvā arī 3 dažādus kalimatorus. Tātad mums ir aizslēgtā tipa kalimators un atvērtā tipa. Tas ir tāds mūžīgais strīds, kurš ir labāks, kurš ir ērtāks. Patiesība manā skatā kā medniekam ir kaut kur pa vidu. Kāpēc es to saku? Tādēļ, kad ar šādu te atvērtā tipa kalimatoru teorētiski praksē ir uzskats, ka tomēr var ātrāk ietēmēt, sasniegt šo te mērķi, ja tu viņu ātrāk var ieķert. Jo par cik šis te atvērtā kalimatora tips ir ātrāks un ērtāks. Bet arī aizvērtā tipa kalimatoram ir savas priekšrocības. Tas ir vairāk aizsargāts pret nokšķišņiem, pret sniegu. Ja tu kaut kur ej, kāds dzinēju medībās pēdas lens vai vienalga kas, tad šis te slēgtais korpus, viņš tomēr būs gan izturīgāks, gan arī vairāk aizsargātāks. Pastāv uzskats, jā, kad mazliet tev vajag ilgāk tā kā ietēmēt pāris sekundes, bet tas ir mazliet vairāk vērsts uz, es teiktu, kad uz katra mednieka paša meistarības pakāpes. Tā kā vienkārši jāizvēlās savējais, jāsaprot, kas labāk patīk. Šāds te slēgtā tipa kalimators no Alpen Optics ir ļoti maziņš, ērts. Komplektā nāk arī šāda te augstā kāja, ja vajag uzlikt, ja, teiksim, medniekiem ne visiem ir ērti uzreiz piemetot karabīnu vai bisi, teiksim, ieplecojot, citam vajag augstāk, citam zemāk, tad šeit ir variants. Pārsvarā jau mednieki liek uz zemās kājas, bet, ja ir vajadzība, tad arī komplektā nāk augstā kāja. Jā, un Alpen Optics trešais variants ir arī šāds te kalimators, kas ir aizslēgtā tipa, bet kvadrātiskas formas. Arī būs arī garā kāja komplektā un varēs arī nolaist, kā saka, standartā jau uz zemās kājas. Visi Alpen Optics kalimatori ir aprīkoti ar Dynamic Dot tehnoloģiju. Tātad sarkanais punkts tiek ieslēgts, un ja šis te ierocis jūsu, kuram ir uzmontēts Alpen Optics kalimators, ir nekustīgs, 2 minūšu laikā tas atslēdzās. Tādā veidā viņš ietaupa savu akumulātoru darbības laiku. Tikko jūs veicat kādu kustību, vismazāko, vienalga vai ejat vai ieplecojat, uzreiz sarkanais punkts tiek ieslēgts. Man pašam personīgi acīs iekrita šis te interesantais kalimators ar 3-kāršu palielinājumu. Tātad Alpen Optics Nevada. Ļoti interesants modelis, ļoti pārdomāts. Un ko es te redzu? Es redzu nelielu pietuvinājumu, tātad 3-kāršīgi. Arī izgaismots krustiņš, ļoti interesants. Es iesaku noteikti apskatīties, atnākt uz mūsu veikalu, piemērīt sev, kas vairāk dara, varbūt pat paņemt arī jūsu medību ierocis līdzās, jo mēs viņus varam uzreiz uzmontēt, improvizēt, kā tas izskatītos, jo tie ir paredzēti uz Picatinny vīveres sliedēm. Un par kalimatoriem īsumā tātad ļoti forši produkti. Katrs no viņiem ir mazliet īpašs. Jāskatās, kāds jums ir piemērotāks. Starp citu arī pildīt ar slāpekli, tātad arī neaizsvīdīs, ne miglā, ne lietu, nebūs nekāda problēma. Ļoti interesanti no Alpen Optics ir dienas binokļi. Tas klāsts tiešām ir pamatīgi liels. Ir binokļi ar tālmēriem, ir atsevišķi tālmērs. Medniekam tas, protams, ir ļoti svarīgi, it sevišķi dienas gaišajā laikā un krēslā, izpētīt savu mērķi. Un īstenībā es pat teiktu arī tie paši putnu vērotāji un pārējie, visi, kas iet dabā, Alpen Optics binokļi ir ļoti populāri. Un pie mums veikalā tiešām cilvēki diezgan daudz nāk un nereti izvēlās tieši Alpen Optics dēļ savas kvalitātes un tiešām kompaktā visa dizaina. Ja mēs skatāmies klasiski, kas ir medniekam klasiskais dienas binoklis, tad es teiktu, ka 842 tā ir klasika. Man šeit rokās ir Alpen Optics ED klases Apex sērijas binoklis. Šeit ir ED klases stikli iekšā. Ko tas nozīmē? Kad ED klases stikli ir maksimāli dzidri. Un te jau vairs nav plāna stikliņi, bet te jau ir tiešām jau stiklu prizmas, kas nodrošina ļoti labu gaismas savākt spēju. Tātad arī dienas laikā redzēsiet superīgi, un tas pats arī būs krēslā. Tieši tas pats moments, kas ir ar Alpen Optics šo te 56 diametra dienas optiku. Bet ar optiku jau kā, jūs jau visu laiku viņu necelāsiet uz ieroču un neskatīsieties. Ja? Tāpēc medniekam ļoti svarīgi ir vismaz kaut kāds binoklis, lai viņam tomēr būtu līdzās. Tā pašam bukam, vai briedim, vai vienalga kam, izpētīt pļavu, paskatīties areāli, kur tu esi, kas notiek. Ja? Tātad binoklis, man liekas, tā ir neatņemama mednieka sastāvdaļa. Kāpēc es izvēlos tieši šo? Tāpēc, kad 842 tas ir klasiskais izmērs, viņš nav ne pa liels, ne pa mazs. Protams, tas ir mans tāds mazliet subjektīvs viedoklis, bet tomēr mednieku vidū
8,42 parametrs tiek ņemts visbiežāk, jo 8-kārtīgs palielinājums, tas ir pietiekami labi, lai saskatītu mērķi, teiksim, 500-600 metros. Un 42. lēts, tas ir tāds zelta vidusceļš, kas ir gan arī krēslā diezgan labi darbojās. Protams, 58. lēts būs grūti pārspēt. Ja binoklis ir 58. lēts un tās ir divas, tad iedomājieties, kāds būs tam svars. Protams, ir arī tāds binoklis Alpenam, bet viņš ir ļoti specifisks, jo viņš ir diezgan masīvs. Bet jā, tātad 8,42 tas ir klasiskais variants. Un tepat man uz galda ir blakām 10,42. Šeit mums ir blak 4 lēcas. Tātad šīs lēcas ir arī ļoti populāras, ļoti izplatītas. Dienas laikā ļoti labi rādīs. Cenas ziņā tās būs 2 reizes lētākas nekā ED klases prizmas. Varbūt popularitātes ziņā blak 4 tiek vairāk veiklā pieprasīts dēļ tā, ka šī cena ir zemāka. Un varbūt, ja mednieks nemedī katru dienu, un tas nav viņam tik ļoti svarīgi, tad pilnīgi pietiks medībās arī izmantot blak 4 lēcas. Krēslā būs diezgan forši. Protams, ja mēs pieliksim klāt ED klases binokli, tad šeit tas attēls būs tiešām smalkāks. Varbūt ne dienas laikā izteikti, bet krēslā jau tomēr ED klases lēcas sev parādīs. Bet mednieki, kas negrib tur baigi pārtērēties un varbūt tas budžets ir ierobežots, noteikti var izvēlēties blak 4, 10,42 parametrus vai 8,42. Tagad paskatīsimies Alpen produktus, tātad binokļus ar iebūvētiem tālmēriem. Alpen XP Apex sērija 8,32 un klasiskais mednieku variants 8,42, arī Alpen XP LRF. Šeit ir arī uz galda man vienkārši monoklīts, kas ir tikai kā tālmērs, ļoti maziņš kompakts. Ja jums vajag vairāk tikai izmantot kā attālumu noteikšanai, tad noteikti varat izvēlēties Alpen Optics šo te foršo mazo tālmēru. Visi Alpen Optics binokļi ar iebūvētiem tālmēriem būs aprīkoti ar OLED displeju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es skatos krēslā, mēru attālumu un man uz displeja parādās informācija par šo te distanci. Un šis te izgaismojums būs spilgts sarkanā krāsā. Tātad OLED displejs nodrošina labāku šīs informācijas uztveršanu. Ja klasiskie tālmēri un binokļi ar iebūvētiem tālmēriem ir ar parastu, pelēku, tātad šo te izgaismojumu, tātad šis izgaismojums drīzāk nav. Tad Alpens uzreiz ir uzražojis šo te OLED izgaismojumu, jo es vakarā izmērot, ir ārā tumšs. Un es vairs neredzu šo te informāciju uz displeja, kas ir atnākusi atpakaļ. Tātad es neredzu attālumu. Mērķi es redzu, bet šo te informācijas es vairs neredzu. Tātad šis te OLED displejs man nodrošina ļoti dzidru, skaidru, saskatāmu distanci, ko nodrošina šis te OLED displejs. Ja mēs salīdzinām binokli ar iebūvētu tālmēru, un šeit ir binoklis bez tālmēra. Protams, šī te attāluma noteikšanas funkcija ir ļoti svarīga. Bet ko es varu no savas pieredzes pateikt to, ka, ja ir iebūvēts tālmērs, šis te binoklis, viņš varbūt vairs nav tik ergonomisks. Es jūtu, ka šī te vieta, kura kustās, man acīm varbūt nav tik ērta, komfortabla, bet atkal, kad es nomēru attālumu, man ir šī foršā papildu funkcija. Tā kā tas arī medniekiem uz to jāpievērš uzmanība, kas viņam ir ērtāk. Arī mazliet svars ir lielāks šādam binoklim. Es klasiski lietoju šo te, kā jau teicu, 8,42 bez tālmēra, un man vienmēr medību mugursomā ir šāds te maziņš Alpen Optics tālmērs, ko es vienkārši varu ātri fiksi uzmest aci. Reizē man ar 7-kārtīgo pietuvinājumu arī pietiek, lai es pat izpētītu savu mērķi. Ja man vajag kaut ko nopietnāk, jau tālāk skatīties, tad es vienmēr ņemu šo te savu 8,42 palielinājumu ED klases Alpen Optics binokli. Bet tas arī jūsu ziņā. Ir viena daļa mednieki, kas tikai izvēlās binokli, tas ir kārtīgs binoklis, kas jau ir ar tālmēru, un vairs par to nedomā. Alpenam arī, protams, jaunā binokļu sērija, gan ar iebūvētiem tālmēriem, gan bez. Čīsos, ļoti interesants nosaukums, vidējam latvietim tas neko varbūt neizsaka, bet tas ir pilnīgi jauns dizains, mazliet varbūt ergonomiskāks. Šeit ir binoklis 10,42 ar klasisku pietuvinājumu, 10-kāršīgs, tātad arī šis te foršais OLED displejs, mazliet ir pamainītas pogas. Bet ko es varu pateikt, ka šādu ierīci izvēloties noteikti medniekam ir jāatnāk pie mums ciemos un viņa jāaptausta, jāpaskatās, varbūt pat arī jāiedod jums līdz uz testu. Bet pats galvenais no Čīsos sērijas, no Alpen Optics, es jums gribu parādīt divus interesantus modeļus. Binoklītis, 8-kāršīgs palielinājums, 32. lēca. Ļoti ergonomisks, ļoti kompakts. Es kā paņemu rokās, man pilnīgi, es saku, uzreiz gribās viņā skatīties. Kas man vēl patīk? Liela daļa binokļus varbūt no citiem ražotājiem, ja skatās un piemēra acīm, reizēm tā, ka nevar saprast, kurš tas īstais, tas tavējais. Bet
lai kā tas arī nebūtu interesanti, kad ņemot rokā Alpena optiku, nu tiešām tas ir tas moments, kas tiek pasniegts kā radīts medniekam. Un es arī pats esmu mednieks, un ja es viņā skatos, nu man viņš momentā nofokusējās, kā saka, žargonā iekrīt sejā, un ir ļoti ērts 8,32, kabatā maziņš ērts, ja tev kaut kur vajag iet pa kādām pļavām, vai tu daudz kusties, noteikti var ņemt līdzās šo ED klases binokli. Un blakām ir vēl viens modelis, kas ir 6,5 uz 32. Arī ļoti kompakts, ērts, varbūt netik jaudīgs, bet ja es sēžu turnī, man vajag ātri uzmest skatu, teiksim, 200-300 metriem, ar šo te binokli var ļoti forši visu saskatīt. Un tātad kopsavilkumā par vispār Alpena optikas binokļiem izvēlamies savējo, ir dažādi izmēri, dažādas klases, lēcas. Varbūt tev pietiek vienkārši ar šādu tālmēru, 7-kārtīgu pietuvinājumu. Varbūt tev der kāds no kompaktajiem mazajiem, varbūt tu gribi iebūvēt tālmēru. Tā kā izvēle tiešām no Alpena optikas ir milzīga. Šeit uz galda visu salikt nevar, bet mūsu veikalā Jaunmoka ielā 26 tu atradīsi pilnu klāstu, vai arī ieskaties mūsu mājaslapā par Alpena optikas. Nu, un pats interesantākais šeit man uz galda ir ļoti jaudīga ierīce, kārtīgs tālskats. Tātad arī Alpena optikas piedāvā arī šādas ierīces medniekiem. Man šeit uz galda ir tāds klasiskais variants ar 20 kārtīgu palielinājumu līdz pat 60 reizēm, un lēcas diametrs ir 80 mm. Tas ir pietiekami daudz, lai saskatītu ļoti lielā attālumā jūsu objektu. Tātad redzat, lēca ir milzīga, pildīts ar slāpekli, kur mednieks parasti varētu izmantot. Es domāju, ka varētu noteikti kādās tālšāvēja sacensībās, kādā šautuvē, varbūt arī medību turnī. Nu, es pats tālšāvējs gan neesmu, bet ja es viņu dabūtu savā medību turnī, teiksim, vakarā pastīties zvērus uz lauka, nu, es domāju, tas skats būtu diezgan iespaidīgs. Jā, protams, viņa ir diezgan liela. Bez šāda te trīskāja noteikti neiztikt, jo viņš ir jāliek uz statīva. No rokas šādas ierīces neviens nepielieto. Šeit man uz galda ir tāds galda statīvs, bet noteikti var izvēlēties arī lielāku trīskāju, kas ir cilvēka augstumā, lai ir ērtāk vienkārši, operēt. Tā kā ļoti interesanti ierīce, cena arī nav pārspīlēta. Alpena optikas dod arī līdzās šādu te foršu čeholu šim tālskatim, kas noteikti pasargās jūs no lietus, no sniega, vai varbūt arī tālšāvēja sacensībās reizēm ir baigās smiltis, tā kā ierīce būs pasargāta un viss būs kārtībā. Ļoti foršs, tiešām manā skatā ērts, ergonomisks aparāts, tā kā noteikti varat izvēlēties, ieskatieties mūsu mājaslapā, tur arī citi pārējie veidi. Un ja mēs runājam par statīviem, tad principā jebkuru binokli arī var uzlikt uz statīva. Varbūt jūs nezinājāt, jums mājās ir binoklis, tad noteikti pievēršiet uzmanību šai te vietai. Šeit ir skrūvīte, noskrūvējot no, šeit ir vītne. Varat uzlikt kājiņu, un šīs te kājiņas pārējais stiprinās uz statīvu. Pēc manas pieredzes, kad visi binokļi, kas ir jau virs 12 palielinājumu sākumu, tiem jau prasās statīvs, jo tomēr no rokas, kad jūs skatāties, šis attēls mazliet sāk trīsēt, un tas īstenībā nemaz nav tik forši. Protams, ja esat medību turnī, tad, teiksim, binoklis 12x56, ja, kas būs, teiksim, liels, masīvs, bet ar ļoti lielu spēku un lielu gaismas savākt spēju. Man uzreiz prasīsies, viņš tā kā, teiksim, es sēžu turnī un kaut kur atbalstīties. Vai uz torņa, medību torņa palodzes, vai stūri iespiesties, jo šis te trīsēšana, ja sevišķi lielā attālumā, ir baigi nērti. Tādēļ skatieties, ja tas ir nepieciešams, katram binoklim šeit ir tāda vietiņa un varat uzlikt uz statīvu. Tas tāds maziņš knifiņš. Un, protams, runājot par lieliem pietuvinājumiem, ja negribās medniekam izmantot statīvus, bet gribās redzēt ļoti tālu, sākot ar 14 reizēm, varbūt pat vairāk, tad noteikti ir vērts pieminēt Alpena optikas Steady sēriju. Ļoti jaudīga sērija ar stabilizāciju. Tā ir elektroniska daļa, kas stabilizē jūsu attēlu. Bet par to mēs noteikti uztaisīsim atsevišķu apskatu, kas ir Alpena optikas ierīces ar stabilizatoriem un kā tās strādā un kā mednieks to varētu pielietot. Tā kā tas būs noteikti. Un mednieku zināšanai esam oficiālais Alpena optikas pārstāvs Baltijā. Visas garantijas ir pie mums un visām dienas optikām garantija ir 5 gadi. Tā kā par garantijām tev nebūs jāuztraucās. Nu un tad mazliet kopsavilkumā iziesim ātri, uzmetīsim aci cenām par Alpena optikas produktiem. Tātad šādas te optikas, kas man ir uz galda, maksā vidēji 600 līdz 700 eiro. Ja mēs ņemam kaut kādus vienkāršus binokļus ar BAK 4 lēcām, rūf tipa, tātad aptuveni 200 eiro, mazliet virs. Ja tas, protams, būs ED klase, tas jau būs tuvāk 400. Ja? Bet mēs regulāri arī taisam akcijas, tā kā aktuālās cenas, protams, ir pieejamas mūsu mājaslapā. Ja mēs ejam tālāk, skatāmies, protams, binokļu ED klases, kas ir ļoti augstas klases lēcas ar iebūvētu tālmēru, jā, nu, tur cena būs jau no 500
eiro un uz augšu. Kalimatori ļoti draudzīgas cenas. Šie te divi varianti ir kaut kas ap 250 eiro, un šis te ar mazliet ar pietuvinājumu trīskāršīgi būs mazliet virs 300 eiro. Kas mans favorīts, šis te mazais talmērs, 288 eiro, pašlaik aktuālā cena. Un visi prasīs, cik tad maksā šis te brīnums, 500 eiro. Tā kā noteikti ieskaties mūsu mājaslapā, nāc pie mums ciemos, izšķāmdi, iztausti, iedosim tev uz testu. Arī varam aizbraukt pie jums ciemos uz izbraukumiem. Ja jūsu kolektīvs izdomā paskatīties kaut ko no Alpena vai arī no citiem mūsu piedāvātiem brendiem, kā Temtex vai Pixra par termālu iekārtām. Tā kā mēs braucam izbraukumos, jums tikai ir jāsazinās ar mums, jāizsaka vēlme, ka vēlaties, un mēs būsim klāt. Tas neko nemaksās. Katrs mednieks iegūs atkal kaut kādu jaunu pieredzi, varēs paskatīties kādu savu, varbūt sen kārotu jau ierīci, kuru viņš apskatīt tuvāk, un varbūt arī vakarā iziesim jūsu platībās, pļavā, paskatīsimies, kā tas rāda. Tā kā noteikti sazinies ar mums, tiekamies Jaunmoka 26. Es Jānis Lākuts, bija prieks ar jums kopā būt. Seko mūsu kanālam, piesako, pielaiko un līdz jau atkal jauniem raidījumiem. Paldies tev, šau garām!